Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena otrās daļas 4. uzdevums. Tad mums ir baseins, rotaļa baseins, kuram ir šāds te izmēri, un tas jāpiepilda ar plasmasas bumbiņām, kurām ir dots kaut kāds diametrs, un bumbiņam jāizņem ne vairāk kā 20% no baseina tilpuma. Un cik kāds lielāko bumbiņu skaits, ko varētu ievietot baseinā, un starp rezultātus līdz 10 daļām. Tātad, sākumā to, ka mēs aprēķinām, cik būtu vienas bumbiņas tilpums. Pirmais, tāda vienas bumbiņas tilpums. Bumbiņa ir tas pats, kas lode. Tāda lodes tilpums ir 4/3 pi r kubā. Tātad 4/3 pi r kubā. Šajā gadījumā būtu 4/3 reiz pi reiz, tā kā diametrs ir 7, tad rādījus būs 3,5. Un, ja tu ieliek kalkulatorā, tad sanāk 179,6 kubikcentimetri. Tālāk mēs izreikinām, cik lielu tilpumu drīkst aizņemt bumbiņas. 20% no tilpumus basēnam. Un basēns ir vienkārši kaste. Un kastē tilpumu aprēķina sareizinot garums reiz platums reiz augstums. Tad 20% ir 0,2. Tad reiz platums, reiz garums, reiz augstums. Un mēs dabūjam 240,000 kubikcentimetri. Un tā, lai dabūtu, cik bumbiņas ietilpst, mēs dalām visu tilpumu ar vienas bumbiņas tilpumu un dabūjam 240,000 dalīts ar 179,6. Ja mēs to izdalām, tad mēs dabūjam 1336,3 bumbiņas. Ja, bet mēs nevar būt 0,3 bumbiņas, kas nozīmē, ka tās realitātē būs 1336 bumbiņas. Un neaizmirst pierakstīt atbildi. Šajā rotaļistabas baseinā var ievietot ne vairāk kā 1336 bumbiņas. Un uzdevums ir atrasināts.